Šīs dienas sēdes darba kārtībā ir iekļauti tie jautājumi, ko jau skatījām komitejas sēdē, un papildus ir nācis klāt viens jautājums par izdevumu apmaksas ceļu izdevumiem skolēnām. Lēmuma projekts ir 15 jautājumam sagatavots un iekļaujam to arī dienas kārtībā. Tātad, kas ir par šādu dienas kārtību ar visiem 15 punktiem, kas ir tā? Tad sākām ar pirmo dienas kārtības jautājumu par saistošiem noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļu normu piemērošanu 2015. gadā. Santa jau komitejas sēdē iepazīstināja jūs, kas vēl mājā pārlasīja par tiem saistošiem noteikumiem. Santa īsumā var kaut ko pateikt, atkārtot. Nācis klāt, laikam bija tas, kad mēs tagad tā kā maznodrošinātiem, kam ir piešķirts maznodrošinātā status, tad nekustamā īpašuma nodokļu samazinām par 50%. Deputātiem ir kādi jautājumi, Sandra? Tad apstiprinām saistošos noteikumus par likumu par nekustamā īpašuma nodokļu normu piemērošanu 2015. Tad otrais ir par grozījumu nosaukumus no trešvaldības budžeta 2014. gadam apstiprināšanu. Jautājumu Ausmai Itrāni. Iepriekš no komitejas sēdē bija tie. Kādi ieņēmumi, tad ir 4000, tas bija ar visu to grāmatu, ko mēs tagad? Tā grāns ar tagad ir iekšā to? Jā, tur ir grāns arī iekšā, jo šobrīd grāns ir ļoti maz. Tur ir grāns, un man liekas, viņš ir ļoti.
Deputātiem ir kas aicinājums atmiņā. Tātad, kas ir apstiprināt saistošos noteikumus, grozījumu projektu par nacionālo pašvaldības budžetu 2014. gadā apstiprināt. Kas ir tā? Nākamais ir trešais par grozījumu saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem. Šo mēs jau skatījām komitejas sēdē. Un tad papildinām to 18. punktu, 18.2. Tad atmaksāt bērniem, trūcīgām ģimenēm, brīvu iegādai izdevumus, bet ne vairāk kā 25% gadā no valstī noteiktās minimālās mēnešu algas. Deputātiem ir kas aicinājums? Ir zinām? Tas ir viena brīva iegāda. Gadā. Tad jūs bija 18. punkts, runā par to. Šis ir 800. Bet vai tas nav jānofiksē? 18. punkts jūs. Tas punkts. 18.1 bija par zālēm, un mēs apsvērām, un tad papildinām arī, kas ir? Tāpā nākamā gadā gadās vairākas elektrības tirgus un
dārzinājumu trūcīgām un nodrošinātām ģimenēm, nosakot, kur ar starta tarifu 100 kWh, bet tas tikai 2015. gadam plānos pēc tam. Tas nav vēl zināms, tas saprot, bet, zinām, arī vērtīgi notiekotājiem un tagad mums arī sastošie noteikumi jāpieņem ir, kur mēs tad nosakām par tiem maznodrošinātiem. Tad tas status maznodrošinātiem izvērtēšanai tāds pats, kā trūcīgām ģimenēm, bet, nosakot drusku augstākos lietu, zemāk nosakot slieksni, par ieņēmumiem, un mēs maznodrošinātiem trūcīgām ģimenēm ir 128 eiro uz vienu ģimenes locekli. Un tad mēs maznodrošinātiem mēs nosakām, kā komitejas sievietē, spiedām jāsakā 200. Cik ir tie, kas mums tagad nāks klāt? Tas skaidri nav zināms. Šeit ir mums tas status, kas ir ierodas. Tas ir kāds ir mūsu pensionāri, pensiju ieņēmumi. Ja mēs nosakām, tas ir vēl Latvijas, ja tas ir tāds decembris beigas, tad prognozējumais, kas varētu tā nav klāt, tas ir 40. Bet tur jau tad vēl, kad arī izvērtēs, vai tad tā skaita nebūs tiem kritērijiem, nekustams īpašums zeme līdz 1 hektāram, transporta līdzekļiem bija, tas varētu šeit bija. Tagad, noteiksim tagad nodrošināt kaut ko stāstu. Tad doma, kas tam ir, tad arī lēmt par dzīvi pabalstu. Deputātiem tas vecajās sociālām dienestām. Vairāk tas ir būt. Savukārt domājot uz priekšu, ja mēs tālāk uz mājokļu pabalstu vēl ejam nodrošinātiem, tad arī būtu, ka nemās uzreiz pamat to līmeni mainīt atkal. Šis Latvijas? Tas ir Latvijas, jo viņš varēja iedot par visu iepriekšējo gadu vidēju. Tas divu? Jā, tas ir Latvijas. Pasīgros ir Latvijas. 13. gadu. Jā. Viņi neliek kopējo, viņi ieņem visu kopējo par iepriekšējo gadu uz 13. gada decembri. Te jau skaidrs, mēs redzējām 28 cilvēki no 20 līdz 40 valstiem un 12
iedvesminātajām 100 pārējiem, kas ir augstāk. Bet iedomājiet, ka 66. Tās ir 66, ja būtu palikuši gan 320 eiro, kā mēs bijām sākumā jau. Nu, mēs 200. Nu, 200. 230 mēs bijām jau sākumā. Cik? Nē, 230. Bet mēs jau tur 200. Jā, mēs 200. Jā, nu tas ir tik, ka tur nāsēšana, tur ir rekords. Tur ir 108. Līdz 140 lapiem, 200 eiro ir 140 lapiem. Nu, jā. Nu, bet... Un vēl tie 12 no 100 līdz 120. Un tās 3 ārlīdz jau vajadzēja, tas pirmās 3, kas jau ir uz trūcīgos. Nē, nu, jā, daudz, nu. Tas pirmās ir trūcīgi. Jā. Nu tā. Mums varbūt kā citiem ir, piemēram, 106. Algas, jā, 192 eiro. Rucevā ir 128, viņiem ir laikam palicis kā patrāskā. Jā, Lūcīgam, jā, Nīcā ir 171 eiro. Viņiem ir dalīts 171, un 171 ir atsevišķiem, tas viens dzīvokļi, Lūcīgais, un 143, kas, vairāk dzīvokļi. Aizputē ir arī diferenciētājs, kur ir 215 eiro, un tas ir atsevišķi vienam cilvēkam, un tad pārējiem ir 60% no minimālā savu 192. Vairāk ir no 168 eiro līdz 210, viņiem ir arī diferenciētāji. Mēs kā 230, valmi nodās 2, tās nodās 172, slaptos lietās. Un ko viņi minēs to, ka viņi diferencēt? Diferencēt var arī, diferencēt var tā, ka izvērtē, piemēram, ja cilvēki vai persona viena audzina bērns, vienu vai divus, mēs varam noteikt tās, un ja dzīvo vientuļais pensionārs, Nu, vienkārši to laktiņu var tā pašām ir tiesības, kurš vajag ir kādos tur diezgan daudz, ko dabūt apakšā zem. Jā. Un mēs lasām vienu, lielākā daļā ir vienu konkrētu summu, un vai nu eiro summu noteikti, vai procentuāli no minimālās algas. Kritikums ir tātad 200 atstāt un paskatīties, cik tas Jā, tas runājam. Mēs tagad uzliekam, ir kā no vienas puses būtu labi, jā, tagad, elektrības pabalsti, tas arī tikai vienu gadi, jā, bet dzīvokļu pabalsti. Uzreiz, ja tas ir ietekmē pārējiem. Kā mēs tālāk pildu, no tā atskaita, cik mums vajag. Šodien to ir kā valsts kompensēt, bet pārējais jau pārskatīs, tad mums paši. Tas, ka tur tas zemes nodoklis, tur tas 50% ir atklāt. Tas tur neko daudz, kas neizsaka. Mēs redzēsim, mums arī ir ļoti patiesībā, ka Tas ir pareizi. Kad viens cilvēki jau nāk, jau tagad viņi dzird pa televīziju, ka būs šāds atbalsts nāk, ja viņi interesējās, mēs sakām, laidiet, mēs pieņemsim šāds vienkāršas noteikumus, ka pašlaik būs domas sēdi, tad jau būs. Bet par tiem līmeņiem, jā. Mēs jau noteikti, es domāju, kā mēs jau izvērtēsim, cik mums būs daudz, redzēsim, tad varēs uz nākošo, kas būs tikai iespēju. Tāds ir nākošo prātu. Jā, bet ir kādi jau tas nekāda nav no pašvaldības. Tas ir tikai elektrības atbalsts. Mēs atskatīsimies, cik daudz un kā, un tad mēs varēsim pašvaldība varēs lemt, vai mājokļu pabalstu. Jā, pateisim. Un arī kāds informācijas arī par to kārtību, kāds identifikācijas presē, kā to mums dzirdēt. Jā, bet mums ir jāsaka vakars, mums ir par elektrības līgu numuri programmā mūsējā. Jā, nekam jāatnes līgums tev. Jā, jāatnes līgums, man jāatnes līgums. To ir tikai presa no kaut kādām ministrijām, no Latvijas nemāk, tas nav pilnīgi sākums. Ne, nu visi skaidrs par šī.
Bet tev līgumā līdz 15. decembrim jānoslēdz. Mēnesi iepriekš jābūt, tā kā mēnesi Bet viņi paši izvēlēsies tos piegādātājs? Nu, tie maz nodrošināti paši izvēlēsies? Nu, ir tā, ja viņi neizvēlās, tad atmaksā tikai Latvenergo. Tad viņi nevar izvēlēties neko citu, nemaz tad viņam Latvenergo Jā, ja viņi neizvēlēs, tad viņam automātiski aizsīja. Kaut kur brēc kaut kas. Jā, ir jābūt Latvenergo. Ja tie pārējie kaut kur dos, to nezinu. Kā? Tas vispār tāda tīra atklāja. Kurā vietā? Kā elektrība nāk no Latvenergo, no Krievijas, tā viņa projām. Atver tīri. Kā? Jā, tas Noslēguma jautājums apstrīdēt par domē, jā, un domi apstrīdēt, var sakot, šeit arī domas nāca pārsvērties. Un Krievijas kā nav? Deputātiem ir kāds jautājums? Tad pāriet pie balsošanas. Jā. Kas ir par to apstiprināt saistošos noteikumu projektu kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojošā persona atzīstam par maznodrošinājumu valsts novadā? Kas ir pār? Es pats vēl. Tātad nākamais ir par kopēju iesniegumu izskatīšanu. Nu šeit bija, kurš šajā iesniegumā bija minējis, lai kad viņu dzīvokļi bez viņu piekrišanas dzīvo piedeklarēta cita persona, un viņš lūdz izdeklarēt. Un tad, kad to pārējo jāsaka, atbildēs izpildu direktors viņam uz to vēstuli par tām pārējām. Tas ir tāds, ko izdeklarēt. Septītais par zemes gabalu atdevumu nekustamā īpašuma Sīdens, zemes iedīcības projektu izstrāde nekustamā īpašuma Salmai. Salmu lūdzu. Pēc projekta. Tas gabals. Atdalīt, jā. Atdalīt materiālu izstrādes zemes iedīcības projektu visam. Un apstiprināt nosaukumu tam. Jā. Tas ir tāds. Nu, tos mēs visus tur Pēc projekta. iebalsojam. Tad katrs zemes piekritības pašvaldībai. Šeit īres, nosaukumu īres, Tas pamainījā. no Valonijas kontra.
Šorīt mēs ar valsts notikām pie Nu, es nezinu, vienkārši es iedomājos, ja man viņiem ieiet zemes grāmatā, ka īsti balkoni ir mazgāsim, tad neskatīs. Nākamais ir zemes izvērtēšana. Tas ir pāršana. Nākamais ir par uzņemšanu rindā uz atdzīvot Latviju. Šeit līguma par attīstēšanu. Šeit ir 36 punkti. Kas ir pāršana? Šeit mēs skatījām. Tā lūdzu, pār nāc pārdod. Viņam aizsūtīja citu, viņa informēja kaut ko nav, labo grīkojums un ietilpumu, un es ir kārtavu. Varbūt ir vairāk maksāt. Mēs te nav maksāšanu, un runas ir vēl vispār mēs viņam ir kārtavu. Dot izstrādi. Mums ir sestošos noteikumos pašvaldības nolikums ierakstīts, ja, kāds sadarbības līgums izskata domas vērā. Tāpēc mēs paši to ierakstījām. Izpērtīt. Jā, ir tā. Un tad atvēlēt, ne? Kas ir tā? Tad nav vajag. Tad ir jāapstiprina. Un mēs pagājušajā jāizklāt. Un kā izvirzījām apbalvošanai. Un tas par pateikties tāpat visi. Nē, tas varbūt ir cits nākamo gadu. Nesagaidīt. Nē. Nekas ir atbildējas pasaka. Labi, apstiprinām. Visi. Vai nu labi, vai nu neko. Labi, neko. Tā jau ir. Nesagaidot vispār nākamos, vai kam. Tā. Mums varbūt ir vispārāk uzstādāts, es gribētu izmantot kaut kādu atomlēmu daļu, un 3. līdz 3. novembra līdz 15. novembra. Vai nav atminājuma? Vai visi, kur ir mums? Viens uzdevums atpakaļ, sagatavot runu pēc parlamenta pasākumu. Tas būs vajadzīgs. Kas tad? Runa ir jāsagatavo. Pārāds tiesības tur nevajadzēs, tāpēc to brīvā laikā norunāt. Viņi ir jāsagatavo tā runa. Viņam mēs ir jānorunā. Nekas sagatavot vairāk. Man nepatīk kā runā. Visu gatavo runa. Gāri. Kaut kāds basketbālais, kāpos nacis izgājis. Pasuši nacis izgājis. Visi grib runāt. Viss skaidrs. Tātad. Zināt, Vietnavas, jā. Viņa arī, Viņus aizver daudz. viņa jau atbalsta. Piekrīt, jā. Viņam paziņas aizvien. Mēs divi vispār nedrīkst te darboties. Tā jau mēs varam. Tāpēc vairums ir. Viņa jau par. Jā.
Pilnīgi. Jā, kas ir par to? Es tagad par tevi. Jā, par to jau tu var balsot, ka piešķiram šādu. Ne, pilnīgi. Viss jau ir. Un tālāk, kad tev par priekšētāju, tad viņš balsos. Kā tu balsošana ir novāk domas nolikumā? Vispār, kaut kas šitā būtu jālāk. Nav grāmatvežiem jāpēc Prasās ir tas lēmums. lēmums. Uz lēmumu pamats jau tikai. Turpināt. Tur vajadzēja, Māksiet uz cekta, kas zīviem. Zivdiena? Pūri. Zivdiena? Pazudīt, kur mums svarīgi. Tā, tad 15. ir sadarbības piedāvājuma ar SVP. Mēs arī, man liekas, Kādu mēs noraidījām Kurzemes rādi un kaut kāda reklāma vispār kaut kur varbūt vajadzētu. to nākošu gadu To jāsarās, kur viņi domāja, kur klausās. Jā. Es biju domājis tā, viņi jau arī neuzstāja, teiksim, ka visu gadu vajag cauri. Bet es biju domājis tā, ja mums kāds pasākums, ja pirms tā pasākuma, lai tad palaiž, teiksim, tur 2 nedēļas, ja, palaiž, vai... Jā, bet tas Nē, es vai kā noteikti. Viņi kurš klausās, es piesāju ilgies mašīnās Radio 2, Radio 1, kas vēl bija? Skonto un Kurzemes radio. Skonto un Kurzemes radio, jā. Nē, nu, pēc vai kā skaidrs, ka nākošu gadu domāt par Kurzemes rādi, tur var atsevišķi sadarbības līgumu, ka tā ir mums teica, ka tas ir tur nav neklausās. Rīga arī viņi neklausās. Tur ir Rīga rādījuši, tas tā kāds nu bija. Nē, nu pareizi, nu kaut kā. Nē, tas ir jau viss caur kādu mēs laidam. Es sāku palaidu, es teiksim, pirms pāris nedēļas. Viņi neatnāmās, viņi piedāvā uz izstādēm, ja tagad, ja jūs lemsiet, ja tad neatnāsiet, ja, man ir variants, var sakot, atļaut viņiem reklamēt, ka mūsu, izlikt reklāmas, ka mūsu ziņojumu dēļ, ja viņi man atļaus, tad pirms pasākumiem, raidlaika. Atsevišķi raidlaika bez tā kopējā līguma, cik es saprotu, jā? Jā, bez kopējā. Bez tā kopējā līguma. Nē, tas ir cits jautājums. Tad, ka vienīgi cik ar šajā upes Jā, tur jau tā lieta. Iestādes rēķi. Nē, tas, ka tie dēļ atļaut. Nu, tur vienos. Jā, vienošanās. Tātad pirmais priekšlikums ir, kas atbalstīt slēgtās sadarbības līgumu. Cik gadījums un daudz? Uz gadu tas. Desmit, un varbūt, ka tam mēs tāpēc vēl visu laiku nezinu, tas signāls krīst. Katru gadu maksā 5000. Tu 3 autobus beigās iznāk. Nezinu, kas ir. Viņiem ir viena. Nu, jābalsoja. Ko tu tur jābalso balsu? Ko balss? Kas ir par to, kad atbalstīt? Tā viens, ja? Pretī. Pretī nav neviens.
sapratu. Tad lēmums nav pieņēmts. Pēdējais jautājums par sevi izdevumu atklāts skolās un valsts skolas, kas tur bija. Bet šis jau ir katra prāta. Un otrkārt mēs papildinājām ar tādu piebildi, ka mācību laikā. Jo tad, kad ir skolas arī laikā, man kāpēc skolas ir skolieši nebrauc un pašvaldības finansēju. Nu arī tas, kad skola bilo, mācību laikā pildinām kādā papildinājām. Otrā rindiņa, otrais, trešais vārds. Otrā rindiņa, otrais, trešais vārds. 23 mēnesi. Nē, nu kā, tad vienā mēnesī 4 nedēļas. Tas ir jau 4 gadu garumā. Nē, nu kā, mēnesī 4 gadu. Nē, tas viņam nestraucās atkārtinājumi, ne jau reāli paškārt, nevar arī joprojām, viņi nevar reāli, jā. Jūs ir braucot kādu pēcpusdienu, viņi atvērt braucot. Tas mums ir nauda, kas vairāk mums brauc galvenais. Nē, tas jā, bet tur vienkārši tā, vai, teiksim, mums vienkārši pasīti bērni. Jā, tas jau ir 4 gadu, 5 atpakaļ. Mums jau vēl tas bija šis jau nebija vienīgais. Tad divi jau ir izauguši. Ievārs pārējiem no skolas. Nē, skaidrs. Un kā pavisam teiksim, ja mēnesī, pusmēnesī, ievārs pus, tātad 10 litri. Un pēc matemātikas. Parastiem skolas bērniem Tas vienas normas jau jā. Vasarā jau vienalga. Tas ir man. Visi. Dienas grāmatā jautājums.